Vispirms parunāsim par atkritumiem un atkritumu apsaimniekošanu kopumā. Atkrituma apsaimniekošana ir atkrituma savākšana, transportēšana, apstrāde, pārstrāde un iznīcināšana. Tas ir ļoti nepieciešams, jo pretējā gadījumā atkritumi piesārņos dabu, piemēram, okeānus un augsni. Atkrituma apsaimniekošana ir atkrituma savākšana, transportēšana, apstrāde, pārstrāde un iznīcināšana. Tas ir ļoti nepieciešams, jo pretējā gadījumā atkritumi piesārņos dabu, piemēram, okeānus un augsni. Taču atkritumu apsaimniekošanai ir nepieciešami līdzekļi, un tas ir iemesls, kāpēc vēl joprojām valstīs ar maziem ienākumiem vairāk nekā 90% atkritumu tiek nepareizi apsaimniekoti. Un paturiet prātā, ka šī problēma ir jārisina steidzami. Pasaules banka prognozēja, ka līdz 2050. gadam atkritumu apjoms pasaulē palielināsies par 70%. Pētot dažādus atkritumu veidus, pirmkārt var minēt cietos atkritumus, kurus parasti iedomājamies runājot par šo tēmu. Pirmais cieto atkritumu veids ir ieguves rūpniecības atkritumi, piemēram, ieži, augsne un nogulsnes. Tie visi ir materiāli, kas rodas ieguves rūpniecības darbībā, un bieži vien tos nevar izmantot citiem mērķiem, vai arī tie nav nepieciešami lielā daudzumā. Otrkārt, ir arī rūpnieciskie atkritumi. Tie ietver dažāda veida atkritumus, kas rodas ražošanas procesā. Tie ir arī būvniecības nozares atkritumi, kas ir milzīga problēma. Rūpnieciskie atkritumi var uzkrāties kā milzīgs daudzums jauktu materiālu, kurus ir grūti pārstrādāt. Tālāk ir lauksaimniecības atkritumi. Tajos ietilpst kūtsmēsli un citi atkritumi no fermām, mājputnu audzētavām un kautuvēm, ražas atkritumi un tā tālāk. Tomēr tie nav tikai cietie atkritumi. Tas ir arī mēslojums, kas notek no laukiem, pesticīdi, kas nokļūst ūdenī, gaisā vai augsnē, un sāls un nogulumi, kas notek no laukiem. Daudzviet pasaulē ir pieņemts, ka pēc ražas novākšanas apstrādātos laukus aizdedzina, lai pirms jaunas ražas sēšanas atbrīvotos no atlikušajiem stublājiem, nezālēm un atlikumiem. Tomēr tā ir ļoti neilgtspējīga prakse. Īstermiņā tā lauksaimniekiem šķiet izdevīga, jo degšanas laikā izdalās daudz barības vielu. Tomēr ilgtermiņā tiek iznīcinātas augsnes organiskās vielas, padarot to neauglīgu. Turklāt dedzināšana ir lielākais melnā oglekļa piesārņojuma avots gaisā. Ir svarīgi atrast pareizo atkritumu apsaimniekošanas metodi. Daudzus lauksaimniecības atkritumus var izmantot kā ekonomiski izdevīgus resursus. Piemēram, lauksaimniecības virsu var pārveidot par mēslojumu, vai kūtsmēslus var izmantot biogāzes ražošanai. Savukārt citi atkrituma veidi, piemēram, dzīvnieku līķi, var būt bīstami, un tie ir attiecīgi jāapsaimnieko. Tad ir cietie sadzīves atkritumi. Tie ir mājsaimniecību, uzņēmumu un citu iestāžu atkritumi. Īstenojot atbilstošas atkritumu šķirošanas programmas, ievērojumu daļu šo atkritumu varētu savākt atsevišķi kā bioloģiskos atkritumus un otrreizēji pārstrādājumos materiālus. Tādējādi ietaupot milzīgu enerģijas un materiālu daudzumu. Stiklu, papīru, metālu un plasmasu var pārstrādāt, bet bioloģiskos atkritumus var kompostēt un pārvērst vērtīgā trūdvielā, lai mēslotu augsni. Atkritumu poligonos, pie kuriem mēs vēl atgriezīsimies, bioloģiskie atkritumi nevar pienācīgi sadalīties, un tie rada metānu, siltumnīca efekta gāzi. Bioloģiskie atkritumi ir bioloģiski noārdāmie dārzu un parku atkritumi, pārtikas un virtuves atkritumi, kā arī līdzīgi atkritumi no pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. Kā jau minēts, bioloģiskie atkritumi nav jāizmet. Tos var apsaimniekot kā resursu. Pirmais bioloģisko atkritumu veids ir zaļie atkritumi – lapas, zari nopļautā zāle un tā tālāk, no dārziem un parkiem. Otrs veids ir virtuves atkritumi, piemēram, augļu un dārzeņu atliekas, mizas, olu čaumalas un citi mājsaimniecībā radušies bioloģiski noārdāmie atkritumi. Lai gan arī cietie un šķidrie atkritumi rada lielus draudus dabai, bīstamie atkritumi ir īpaši kaitīgi cilvēkiem un videi. Bīstamie atkritumi ir radioaktīvie, patoloģiskie un citi toksiskie atkritumi, ar kuriem jārīkojas piesardzīgi. Vispirms pievērsīsimies radioaktīvajiem, jeb kodola atkritumiem. Tas ir blakus produkts, kas rodas kodola reaktoros, degvielas pārstrādes rūpniecās, slimnīcās un pētniecības iestādēs. Protams, liels daudzums var rasties arī tad, kad tiek nojauktas atomelektrostacijas. Īpaši bīstami ir augsta līmeņa kodola atkritumi. Pat niecīgas devas var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību, ja tās nonāk mūsu pārtikā. Tas var notikt, piemēram, ar piesārņotu ūdeni. Otrkārt,
Par bīstamiem atkritumiem bieži vien var uzskatīt arī šķidros atkritumus no rūpniecības teritorijām. Rūpnieciskos šķidros atkritumus no sadzīves šķidriem atkritumiem atšķir tas, ka pirmie ir toksiski un piesārņoti ar citām bīstamām vielām. Šajā gadījumā ir svarīgi pieminēt kalnrūpniecību, jo raktuvju atkritumi, smagie metāli un skābais ūdens bieži nonāk strautos un upēs. Kā liecina nosaukums, medicīniskie atkritumi parasti rodas veselības aprūpes iestādēs, piemēram, slimnīcās, ārstu kabinetos, zobārstniecības praksēs, asinsbankās un veterinārajās klīnikās, kā arī medicīnas pētniecības iestādēs un laboratorijās. Tie ir īpaši bīstami to sākotnējā mērķa dēļ, kas bieži vien ir bioķīmisko izmaiņu veikšana cilvēku organismā. Turklāt medicīnas atkritumos var būt arī piesārņoti materiāli. Tagad, kad esam aplūkojuši dažādus atkritumu veidus, pievērsīsimies to iespējamajai ietekmei. Tas ietekmē ekosistēmas visā pasaulē, ne tikai tāpēc, ka mainās ūdens un augsnes ķīmiskās sastāvs, bet arī tāpēc, ka dzīvnieki sapinas plasmasas atkritumos un uzskata tos par pārtiku. Nepareiza atkritumu apsaimniekošana arī palielina siltumnīca efekta gāzu emisijas, kas vēl vairāk sāsina klimata krīzi. Taču ne tikai daba vien ir cilvēka radīto atkritumu upurs. Ja atkritumus nesadedzina vai nepārstrādā, to sūta uz jaunatīstības valstīm, lai tie nebūtu redzami globālo ziemeļu iedzīvotājiem. Tomēr tas bieži vien jaunatīstības valstīs izraisa ilgtermiņa veselības problēmas un vēzi, jo nelikumīgi sadedzinot atkritumus izdalās toksiskas ķīmiskas vielas un smagie metāli. Tātad, ko īsti darīt ar visiem atkritumiem, ko radām, ņemot vērā problēmas, kas rodas ietekmes dēļ? Ir dažādas iespējas, kas ir vairāk vai mazāk vidē draudzīgas. Vispirms ir jārisina cieto sadzīves atkritumu problēma. Vecākā un savā ziņā vienkāršākā iespēja ir atkritumu poligons, vieta, kur izgāst atkritumus. Tomēr izgāstuves aizņem vietu reģionos, un tās var negatīvi ietekmēt arī gruntsūdeņus. Otra iespēja ir mehāniska bioloģiskā pārstrāde, MBT. Tā ir pirmapstrādes tehnoloģija, kurā izmanto metodes, kas apvieno bioloģisko apstrādi, proti kompostēšanu un anaerobo fermentāciju ar mehānisko pārstrādi. Termiskā pārstrāde ir vēl viena atkrituma apstrādes tehnoloģija. Tā izmanto augstu temperatūru, lai sadedzinātu atkritumus. Visbeidzot, videi visdraudzīgākais un plašāk piemērojamais risinājums ir pārstrāde. Tomēr, lai materiālus pārstrādātu, tie ir jāšķiro, un tas prasa daudz strukturālu nosacījumu. Piemēram, dalītu atkritumu apsaimniekošanu un pienācīgu sabiedrības informētību. Turklāt pastāv pārstrādes ierobežojumi. Plasmasas polimēri, kas veido dažādus plasmasas veidus, apvienojoties savstarpēji piesārņojas, un tie var absorbēt nelielu daudzumu tajos esošā materiāla. Tāpēc plasmasas izstrādājumi bieži vien var pārstrādāt tikai 1 vai 2 reizes. Tomēr šīs problēmas risināšanai pašlaik tiek veikti neskaitāmi pētījumi, lai palielinātu izmantošanas reižu skaitu. Mēs varam, piemēram, pievienot stabilizatorus, tomēr ar katru pārstrādes procesu pārstrādātā produkta kvalitāte samazinās. Katru reizi, kad tiek pārstrādāts papīrs, šķiedras sarūk. Tiek lēsts, ka papīru var pārstrādāt 4 līdz 6 reizes. Turpretī alumīnijas tērauds un stikls pārstrādes laikā nezaudē kvalitāti, un tāpēc teorētiski spriežot, tos var pārstrādāt neierobežotu skaitu reižu. Diemžēl tas prasa daudz enerģijas, tāpēc ieguvums videi ir strīdīgs jautājums. Savukārt, lai bioloģiskos atkritumus šo vērtīgo materiālu pārvestu izmantojamā zemē, tie jāpārstrādā mikroorganismiem. Šo procesu pātrināt palīdz tādi mazi dzīvnieki kā tārpi. Daudz no mūsu radītajiem bīstamajiem atkritumiem ir pārāk bīstami, lai tos pārstrādātu, jo īpaši kodola atkritumi. Tāpēc šos atkritumus ievieto pastāvīgās glabātuvēs, galvenokārt vecās pazemes raktuvēs, lai nenodarītu kaitējumu cilvēkiem un videi. Citus bīstamos atkritumus, piemēram, elektroiekārtas un baterijas, var pārstrādāt izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Diemžēl nevienmēr tā notiek, jo īpaši tas sakāms par elektriskajām ierīcēm, jo pārāk bieži tās nonāk nabadzīgos Āfrikas reģionos, kur tās pārstrādā ar rokām, tā apdraudot vietējo iedzīvotāju veselību. Kopumā visā mūsu patēriņa sistēmā ir konceptuāla problēma. Mēs izmantojam enerģiju un resursus, lai ražotu to, kas ar laiku nonāk atkritumos. Tāpēc mums ir jāpārdomā mūsu ekonomiskās darbības. Mums ir jāveido aprites ekonomika. Tas, protams, ietver materiālu pārstrādi.
bet ir svarīgi arī meklēt produktus, kas izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem, nevis no pirmreizējiem materiāliem, lai veicinātu aprites procesu. Mums ir jāmaina mūsu ikdienas paradumi, jālieto mazāk un jāatsakās no pārmērīga patēriņa. Ja kāda lieta mums vairs nav vajadzīga, labāk būtu nevis to izmest, bet gan pārdot vai ziedot. Ja mums kaut kas ir nepieciešams, vispirms vajadzētu apsvērt iespēju iegādāties lietotu preci, nevis iegādāties jaunu. Iespējams, ik viens šajā kontekstā ir dzirdējis frāzi samazini, izmanto atkārtoti un pārstrādā. Taču ilgspējīgas izvēles labad var darīt daudz vairāk. Lūk, 6 ilgspējības principi. Pārdomā, apzinies savu patēriņu. Samazini enerģijas un materiālu patēriņu. Atsakies. Nelieto to, kas sev nav nepieciešams. Vai vēlaties maisiņu saviem produktiem? Nē, paldies, man ir savs maisiņš. Lieto atkārtot. Atrod jaunu pielietojumu veciem priekšmetiem. Salabo. Labo vai pilnveido priekšmetus, nevis izmet tos ārā. Pārstrādā. Apsaimnieko atkritumus pareizi. Var minēt arī 7. principu. Ļauj sapūt. Atceries kompostēt savus bioloģiski noardāmos atkritumus. Pārējos atkritumus parasti var nogādāt pārstrādes centros, atkritumu laukumos, kur tos pārstrādā vai apsaimnieko vislabākajā iespējamajā veidā. Ja rodas šaubas, vienmēr interesējieties un pētiet, lai pareizi apsaimniekot atkritumus un pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Papildus tam arī ikdienā varat samazināt radīto atkritumu daudzumu. Pērkot pārtikas produktus, lieliska izvēle ir beziepakojuma veikali, kā arī vietējie tirgi, kuros var atrast svaigus dārzeņus un augļus. Arī daudzus kosmētikas un tīrīšanas līdzekļus var iegādāties atkārtot lietojamā iepakojumā vai bez iepakojuma. Svarīgi minēt, ka tie nav pieejami visiem un visur, taču, ja ir, tad tā ir daudz ilgspējīgāka izvēle. Visbeidzot, īsi ieskats kompostēšanā. Procesā, kurā organiskie materiāli tiek apzināti un kontrolēti sadalīti, lai iegūtu materiālu, ko var izmantot, lai barības vielas atgrieztos augstnē. Kompostēšanu var praktizēt dažādos veidos, gan ārā, gan telpās. Piemēram, izmantojot bokaši metodi. Īpašā spainītī kārto virtuves atkritumus ar bokaši inokulantu. Lai organiskās vielas pārvērstu izmantojamā materiālā, vajag vien aptuveni 10 dienas. Savukārt vermi kompostā izmantot dažādu sugu sliekas, parasti sarkanās sliekas, baltās sliekas un citas. Ir arī vienkārša kompostēšana, kad gandrīz visi organiskie atkritumi un pārpalikumi, izņemot gaļas produktus, tiek samesti kaudzē un kopā sadalās. Tradicionālās kompostēšanas recepte ir kombinēta zaļo materiālu, kurā ir daudz slāpekļa, un brūno materiālu, kurā ir daudz oglekļa, kā arī gaisu un ūdeni. Zaļie materiāli parasti ir pārtikas atkritumi, piemēram, augļu un dārzeņu mizas, kafijas biezumi vai, ja jums ir pagalms, nopļautā zāle. Brūnie materiāli ir tie, kuros ir vairāk oglekļa. Olu kartona kārbas, avīzes, sausās lapas un priežu skujas. Brūnie materiāli ir ļoti svarīgi, jo tie nodrošina ūdens un gaisa plūsmu. Lai notiktu trūdēšana, kaudzi vajadzētu grozīt vai apmaisīt, izmantojot nūju vai lāpstu. Lai sadalītos katrs komponents, paies aptuveni 6 mēneši vai gads. Ja jums nav pagalma un nevēlaties kompostēt telpās, ir arī citas iespējas. Jūs varat pajautāt kaimiņiem vai meklēt vietējās Facebook grupās, vai viņiem ir komposta kaudze. Varat arī izpētīt, vai tuvumā ir kāds kopienas dārzs, kurā parasti tiek veidoti komposti. Ir arī tīmekļa vietnes, piemēram, sharewaste.com, kurā cilvēki, kuriem ir komposta kaudzes un cilvēki, kuriem ir virtuves atkritumi, var atrast cits citu. Ja jūs interesē šī tēma, apskatiet mūsu ieteikto videoklipu sadaļu, kurā esam iekļāvuši video, kas parāda 6 dažādus vienkāršus kompostēšanas veidus.